solis, uz sāniem paceļot rokas. Arī šo vingrojumu varat pildīt stāvus vai sēdus, izvēloties sev piemērotāko variantu. Neatkarīgi, kuru izvēlēsieties, atcerieties saglabāt taisnu muguru un skatienu vērst uz priekšu. Kājas noturēsiet gurnu platumā, rokas novietosiet gar sāniem un sāksiet vienlaicīgi veikt kustību ar kāju un abām rokām. Virzīsiet rokas uz augšu, kāju izliksiet uz sāniem. Šo pašu kustību jūs veiksiet arī sēdus, izliekot uz sānu pa vienai pēdai. Veiksim kustību apmēram 2 līdz 3 minūtes, atkal saglabājot vidējo intensitāti, tas nozīmē, ka pildām vingrojumu tādā tempā, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu uzturēt sarunu ar otru. Šajā brīdī mēs arī varam izvēlēties sev ērtāko kustību amplitūdu. Ja varbūt jūtamies, ka pleci ir nedaudz piekusuši, mēs varam rokas no ķermeņa atcelt nedaudz mazāk. Un turpinām elpot un pildīt šo kustību vismaz 2-3 minūtes.